Pavisam nesen no Bobsleja un Skeletonu federācijas vēl izskanēja, ka pietrūks 100 000 eiro, lai norēķinātos par Siguldas trases izmantošanu pasaules kausa posmā. Lai gan finansējums vēl nav, saņemt to ir cerība līdz gada beigām. Šis jautājums joprojām ir diskusijā gan Izglītības zinātnes ministrijā, gan Finanšu ministrijā, bet es esmu pārliecināts un ceru, ka līdz šī gada beigām šis jautājums tiks izlemts, sakārtots pozitīvā gaisotnē. Bobsleja divniekos Latviju pārstāvēs pilots Jākabs Kalenda un Matīs Miknis. Sezonas pirmo posmu Altenbergā ekipāži noslēdza 7. pozīcijā. Divniekā likās, varbūt vēl varēja aizķerties aiz sešnieku, bet tāpēc esmu apmierināts. Tagad jānotur sešnieks, divniekā arī tas pats septiņnieks jānotur, varbūt jāmēģina aizķerties aiz sešnieku. Toties augstus rezultātus parādījusi 16 gadus vecā skeletoniste Marta Anģāne, kur Eiropas kausa kopvērtējumā šobrīd ieņem 2. vietu. Šogad mums bija tāds mērķis kvalificēties Olimpiskajām spēlēm lielajām, bet tas viss sastāv no dažādiem maziem mērķīšiem. Piemēram, pasaules junioru čempionāts Santmoricā, Šveicē, kas būs janvārī, un šie Eiropas kausa posmi, kuri mēs jau ierindojamies pieaugušo konkurencē, kā mēs izskatāmies uz viņu fona. 13. decembrī Siguldas trasē dosies skeletonisti, bet sestdien un svētdien trasē valdīs bobslejisti.